skaitos MWR Life vēstnese, un iesim tālāk, kuras arī pastāstīšu par sevi. Tātad esmu laimīgi precējusies 2 bērnu mamma. Man ir 34 gadi uz doto brīdi, un es dzīvoju Latvijā. Mums ar vīru ikdienā, ko mēs darām, mēs vadām savu mazo uzņēmēju darbību, ražojam svaigu lielopu gaļu. Tātad atkaulojam, tirgojam, reklamējam, principā daram visu, kas ir jādara, lai produkts tiktu realizēts tirgū, lai klienti dzirdētu par to, un principā tas pats, ko arī mēs darām šobrīd ar šo te ceļojumu platformu. Un vēl papildus, jā, tā nu sanāca, ka vasarā mums piedāvāja arī administrēt 7 īres dzīvokļus Rīgā, kas atrodas, tad tas ir tāds papildus darbiņš, kur mēs organizējam visus, rezervācijas, kas ienāk, iznāk, tad tīrīšanas darbus, tādas lietiņas organizējam. Un pats mans, teikšu tā, tas ir mans sirds darbs, mans hobijs, ka es vēstu šīs labās ziņas par šo te ceļošanu ar pievienoto vērtību. Šeit es esmu tajā lielākajā bildē Ņujorkā. Es savā dzīvē esmu 2 gadus nodzīvojis Ņujorkā. Tas man bija vienkārši pats labākais laiks, kur es atradu sevi, teiksim tā, jo es biju jauna meitene tajā laikā. Es biju izšķīrusies no vienām attiecībām, un tā nu sanāca, ka man bija tā iespēja aizbraukt uz Ņujorku, un tur es laikam atplauku kā ziediņš savā jaunības burvībā. Te ir pavisam nesens ceļojums uz Turciju, kur mēs bijām uz šīs ceļojuma kompānijas lielu pasākumu. Bootcamp saucās, un šeit mēs ar vīru un ģimeni bijām martā Tenerifē aizbraukuši, te tāds mūsu holiday bija. Tātad, kā jau minēju, kompānijas nosaukums ir MWR Life, šīs te ceļošanas kompānijas, bet tās produkts ir Travel Advantage. Un tagad es gribētu arī iesaistīt nedaudz jūs un pajautāt, kādus veidus vai kādas platformas, piemēram, jūs izmantojat, kad jūs dodaties ceļot. Tā kā droši var tie, kas vēlās arī iesaistīties. Jā, protams, visbiežāk izmantotais ir booking.com. Kas nu cits, ja ne booking.com? Vai arī pati vienkārši kaut ko atrodu. Es jau arī nemaz tik daudz neesmu ceļojusi tagad, bet parasti ir tā, ka, ja es ceļoju kaut kur uz vietējām vietām, atrodu ceļa mērķi, kā tur nokļūt, ko pa ceļam, kur palikt, jo tāpat arī bija, kad ceļoju uz Latviju, vienkārši izceļo, saplāno kaut ko viesnīcu, jebko, un viss pats par sevi. Es nezinu, kā jūs Anglijā izmantojat tādas turisma aģentūras? Es maz ne. Jo Latvijā ir ļoti aktuāli, ka izmanto cilvēku turisma aģentūras. Ka ir jau nokomplektēts all-inclusive viesnīca, lidojums iekšā. Principā tas ir viss. Vienreiz ir bijusi pieredze ar ceļojuma aģentūru, un bija arī tā, kad bija sūdzības no mūsu puses, un aģentūra veiksmīgi iedeva atpakaļ biļeti, bet punktus, kur, tā kā naudiņu, ko mēs varējām iztērēt nākošajā ceļojumā no tā lidojuma, kas ir TUI. Tā kā bija tāda opcija. Tad vismaz prieks dzirdēt, ka tev bija tāda opcija, jo ir citi cilvēki, kas, vienkārši ir tikuši arī apkrāpt vai arī ielikti vienkārši ļoti, ļoti sliktās, viesnīcās. Bet labi. Paldies, ka jūs padalījāties, un tā ir dzīves patiesība, ka tiešām vislielākā daļa pasaules iedzīvotāji izmanto vai nu Booking, vai nu Expedia. Ir 2 lietas, ko izmanto. Amerikas pusē vairāk Expedia ir populārāks. Mūsu Eiropas pusē ir Bookings. Par Ķīnu, par to galu es nezināšu. Varbūt viņiem kaut kas cits ir. Tātad šī te kompānija darbojas jau kopš 2013. gada, un tieši šobrīd mēs svinam 12 gadu jubileju. Mēs darbojamies jau 5 kontinentos, nevis jau, bet visu laiku esam darbojušies 5 kontinentos, un tādi oficiālie ofisi, kas ir atvērti, tā ir Eiropai, tā ir Francija, Amerikai Amerika, protams, ASV, Hongkonga, Lielbritānija, apvienotie Arābu Emirāti, un tagad jaunums ir arī Kazahstāna. Uz doto brīdi mēs esam jau vairāk kā 1 miljons kluba dalībnieku, un šī te ir inovatīva turisma industrija, tieši šis viss, ko šī kompānija mēģina
pasniegt caur šo Travel Advantage platformu un caur šo savu iespēju, ko es arī runāšu tālāk, ko viņi dod. Tas ir kaut kas, kā lai saka, tas nav jaunums, jo mēs jau esam 12 gadus tirgu, bet kamēr tas aiziet līdz lielai cilvēku masai, tas vēl joprojām ir jaunums. Tātad, ko šīs te divas lietas dara MWR Life kompānija un produkts Travel Advantage platforma? Dod iespēju ikvienam, gan man, gan jums visiem, kas jūs klausaties šodien, īstenot savus sapņus realitātē tieši saistībā ar ceļojumiem. Tātad ceļot ļauj, ekonomēt ļauj un pelnīt vēl pierējas arī ļauj. Nu tā, iesim iekšā šajā platformā, jo kompānija ir viens, bet galvenais jau ir tas produkts, ar ko mēs strādājam. Tātad došamies tālāk. Šī platforma piedāvā ļoti plašu klāstu, gan viesnīcas, kurortus, avio biļetes, kruīzus, autonomu, izklaides, transferi, zemes transports, biļetes uz koncertiem, karstie piedāvājumi, kā arī mums ir kluba piedāvājumi, kas ir tikai mūsu šeit Travel Advantage platformai. Tad ir tādi jau nokomplektētie kompānijas braucieni, kas saucās Life Experiences. Mums ir arī savs iepirkšanās mols, kur ir dažādas brendu preces, smāržas, pulksteņi, pat telefonu var nopirkt. Tas vīram mēs vasarā pasūtījām, bet diemžēl viņiem nebija vairs pieejams. Tā kā mums šis te telefons atkrita. Un ļoti svarīgs instruments, ko viņi ļoti attīsta, tas ir mākslīgais intelekts, kas ir mūsu palīgs ikvienā solī, kur mēs dodamies savā ceļojumā. To es arī vēlāk pašās beigās parādīšu reāli, kā izskatās mūsu lapa, un arī nodemonstrēšu, kā šis mākslīgais intelekts uz doto brīdi darbojas, jo viņi tieši šobrīd viņu ļoti apgraido, teikšu tā. Dosimies tālāk. Te ir viesnīcā maziņš salīdzinājums, ko es tieši šodien ieliku. Londona, tā kā es runāju ar jums cilvēkiem, kas atrodas Londonā pārsvarā, es tā pieļauju. Te ir tāds mazs salīdzinājums. Šajā pusē ir, ko piedāvā Travel Advantage platforma, un šajā pusē ir mūsu mīļais bookings, ko mēs visi izmantojam. Tātad online cena, principā online cena būtu 652, bet tā kā bookings arī ir iedevis kaut kādu atlaidi, tad es paņēmu 587. Kur mums, savukārt mūsu platformā šī cena ir 486 eiro. Ietaupījums ir 101 eiro. Kas vēlās, var pastīties arī datumus. Es uzliku 12. decembris līdz 14. decembris, tās ir brīvdienas. Un te ir tieši tas pats. Cilvēku skaits ir 2 personas. Tā tad var redzēt 101 eiro ekonomija. Kā jums liekas, tas ir daudz vai tas ir maz? Tas ir diezgan daudz ietaupīt. Nu, man arī liekas, uz 2 naktīm tas ir diezgan liels ietaupījums. Iesim tālāk. Šis man pašai bija milzīgs pārsteigums šodien. Tātad es uzslēdzu Ēģipte, jo te, kad es ar Vinetu runāju, mēs tieši Ēģipti paskatījāmies Travel Advantage platformā. Un es šodien arī uzslēdzu šo pašu Ēģipti. Tātad tās ir 7 naktis, laikam, vai dienas sanāk? 7 dienas, laikam, sanāk. Mūsu platformā cena ir 989 eiro. Savukārt bookingam ar visu atlaidi ir 2236 eiro. Ekonomija sanāk 1247 eiro. Un kā jums liekas, vai šis ir iespaidīgi vai nav? Nemaz nezināju, ka ir tādas opcijas. Baigi interesanti īstenībā. Es arī par tādiem bookingiem, par tādiem vispār neko nezināju. Baigi informāciju. Klausīsimies tālāk. Ne viss ir zelts, kas spīd, jā. Arī šeit ir mazākas akcijas. Nav tā, ka mums ir viss tūkstošos un simtos. Ir arī tādas, kur tiešām var iekonomēt 6 eiro. Ir citas, kur var iekonomēt 1 eiro. Ir arī tādas var atrast, kur, piemēram, mūsu platformā ir dārgāk un bookingā ir lētāk. Bet kas notiek tādā gadījumā? Te visur, kur mēs redzēsim, būs best price guarantee. Mums ir labākās cenas garantija. Tas nozīmē to, ja mēs atrodam, piemēram, citā platformā dārgāk nekā ir mūsu platformā, mums platforma Travel kredītā, kas ir tā kā cashbacks, tā kā Linda iepriekš teica, ka viņai atgrieza, ko viņa var atkal iztērēt ceļojumā,
mums atgriež 150% cenas starpību. Piemēram, ja šajā gadījumā bookingam būtu 120 eiro, 120, jā, un mums būtu 126, tad no 6%, no 6 eiro mums atgrieztu 150% travel kredītos, ko mēs pēc tam varam izmantot uz visiem saviem rezervācijām vai ceļojumiem. Tātad, jebkurā gadījumā mēs ar šo platformu esam uzvarētāji. Tālāk. Kā tad šī platforma darbojās un kāpēc mums ir šāds ietaupījums? Šī platforma darbojās pēc uzaicinājuma sistēmas. Ne jau vēl es jums to stāstu, jo jūs vienkārši, ja kāds cits, kurš arī ir šajā klubā ienācis iekšā, ja viņš jums būs draugu lokā, tad jūs, protams, arī uzzināsiet, jo pārsvarā reti kurš pievienojās klusē par šo iespēju, teikšu godīgi. Tā tad ir tā kā es pati ar tiem dzīvokļiem darbojos, pati liku bookingos un Expedijās un visur citur. Ir divi lielie, teikšu tā, milži, ja, divas platformas, kur mēs ievietojam tos savus apartamentus, viesnīcas, jebko, ko mēs vēlamies izīrēt. Tās mēs ieliekam kopējā platformā, un pēc tam no šīs platformas tālāk paņem Bookings, Expedia, kas savukārt tur vēl aiziet, sadalās vēl tālāk visādi savādāki nosaukumi. Un beigās tas viens, ka tu esi ievietojis, piemēram, tajā vienā platformā, bet tev rādās kaut kādās 5 lapās tas dzīvoklis. Un kur tad ir šī cenu starpība, kur viņa rodās? Bookingam ir ļoti daudz darbinieki. Uz reklāmām es nezinu, cik daudz viņi tērē naudu. Es, piemēram, ja eju lidmašīnas biļetes skatīties ar Baltikā, man automātiski izlacās ārā Bookings. Pašsaprotam, ka viņi par to maksā. Ja es eju kaut kādā pārlūku programmā, Microsoft, man liekas, man arī izmetās Bookings uzreiz ārā. Ir ļoti daudz redzēts, kad influenceri Bookingu reklamē. Tas viss Bookingam ļoti daudz maksā. Tas pats ir Expedijai. Un jā, viņi paņem savas komisijas. Tas vispār ir unikāls stāsts, kā viņi mūs kā tie, kas dod tos apartamentus, viesnīcas, visu laiku mums sūta ziņojumus, tur apgraido uz to, un mums tik viņiem jāmaksā ir procenti par to, kad viņi grib tos apgraidus taisīt, ka viņi mūs tā kā reklamēs vairāk, bet uzreiz mums ir vairāk procenti viņiem jāmaksā. Kas notiek mūsu Travel Advantage platformā? Viņi šo iespēju izmanto. Ja viņi liek dzīvokļiem maksāt par to visu, tad šajā gadījumā mēs to dabūjam tajos procentos atpakaļ. Travel Advantage platforma uzliek minimālu uzcenojumu, kas viņiem ir obligāti jāliek pēc regulām visām, kas turismu jomā ir. Un tad mēs šeit dabūjam tās atlaides. To, ko šeit viņi visu tērē uz reklāmām, uz savējo uzcenojumu, mēs šeit dabūjam kā atlaidi. Te arī rodās tā cenu starpība. Es ceru, ka es izstāstīju daudz maz saprotami. Ja nē, tad jūs varat droši pateikt, lai es varbūt savādākā veidā to izskaidroju. Es vismaz visu sapratu, es baigi labi. Man vienīgais bija tāds jautājums, šis Travel Advantage, viņš ir tikai tieši tā kā izīrēt namiņas, tā kā domās, ja, vai tā kā istabas vai apartamentus tādā ziņā, ja? Es pati šeit neko nevaru ielikt. Tāpat kā šeit. Es ielieku vairumtirgotāju platformā. Piemēram, Expedia ir tāds verbo, kas pēc tam izmeta pa vairākiem tiem tīkliem. Es neatceros tiešām tās lapas. Un Bookingam tieši tas pats ir viena lapa, kā vairumtirgotājs, kur mēs ieliekam apartamentus, un pēc tam viņš samet pa vairākām lapām, pa kādām 5 lapām tos tavus dzīvokļus. Šeit mēs arī, viņi paņem no tā paša vairumtirgotāja Travel Advantage. Vienkārši tas, ka viņi neliek to uzcenojumu, ko uzliek šeit. Tas, kas šeit ir kā uzcenojums, mēs to dabūjam kā savu atlaidi. Tāds ir, ja es sapratu to jautājumu. Es varu nedaudz piemetināt saistībā ar Booking, kā tas notiek ar visiem Genius programmām. Tur ir tie līmeņi, 1., 2., 3., tur 4., ja tu esi augstākā līmenī, ja tev lielāks atlaides dod. Bet ja mēs paskatāmies, Bookings taču nedod tām 4., kuram tur līmenim bez maksas, taču viņš taču nezaudēs. Tas nozīmē, ka tas jau arī parāda, kādas pamatā ir Bookingam cenas, un viņš vēl tur pelna. Jo viņš arī tajos augstajos līmeņos pelna.
Ja, tad šeit jau mēs varam bez tiem līmeņiem uzreiz tikt pie, principā, nu kā, bez tiem līmeņiem uzreiz tikt pie tām supercenām. Tā varētu teikt, jā. Jā, jo bookingā tie līmeņi ir diezgan jānopelna. Es esmu pētījusi, man liekas, tur bija, lai tu aizietu uz otro džīnijus, tev ir vismaz 10 viesnīcas jānobuko, lai aizietu uz trešo, tur ir vēl vairāk. Vineta, varbūt tev ir kaut kādi džīnijus bookingā, ne? Jā, man ir Genius 3 kaut kāds, tūlīt es paskatīšos. Bet, nu jā, ir atlaides, ir ļoti bieži kaut kur arī free transfer un, piemēram, tur kaut kādi procenti uz ēdināšanu. Jā, man ir level 3. Bet, nu tā, ka baigi, nu level 3, jā, tur rāda, ka no 10 līdz 20% ir atlaides. Bet tas arī, tas nav visiem, tas ir tikai to, ko pats tas property owners uzliek Geniusā. Jo tas viss ir atkarīgs nevis no bookinga, tas Genius, bet no pašiem property owneriem, ko viņi piedāvās. Tātad, kādas ir mūsu platformas priekšrocības? Mums ir cashbacks, jebko, ko mēs šeit rezervēsim, izņemot Life Experience, tas nedarbojās uz šiem te komplektētajiem ceļojumiem. Mēs atpakaļ saņemsim cashbacku. Visi zin, kas ir cashbacks, vai ne? Man nav jāpaskaidro. Varbūt varētu paskaidrot, es tomēr nezinu. Tas ir, mēs, piemēram, veicam rezervāciju kaut kādu viesnīcu, nu, tai pašai viesnīcai, teiksim. Un par to, ka mēs esam norezervējuši, mums atpakaļ atskaita kaut kādu attiecīgu summiņu. Un ko mēs varam iztērēt? Tā kā naudas atgriešana, jā. Jā, bet mēs viņu varam iztērēt tikai uz ceļojumiem. Mēs viņu nevaram izņemt ārā kā, nu, uz konta vai kaut kā tā. Mēs viņu varam noņemt nost. Es saku, pašās beigās mēs ieiesim arī platformā, un tad es visu arī parādīšu, kāds reāli darbojās dzīvē. Tad mums ir lojalitātes punktu programma, kas ir patiesībā šie divi lojalitātes punktu programma un Life Experience ir tas, kāpēc es vispār esmu šajā klubā, jo man tā liekas visburvīgākā iespēja. Kāpēc es tūlīt paskaidrošu? Tātad lojalitātes punktus, kur mēs viņus dabūjam, mēs viņus paši iemaksājam katru mēnesi, bet viņus ir iespēja arī nemaksāt. Katru mēnesi tātad $120 ir jāiemaksā šajā platformā, bet viņi uzkrājās $1 Tātad, ja es iemaksāju $120, man ir 120 lojalitātes punkti, kurus es varu tērēt visā platformā. Ne 100%, es viņus varu pēc 12 mēnešiem uz Life Experience iztērēt. Un šeit ir tā ideja, kas man ļoti, ļoti uzrunāja pašu, ka es savu uzkrājumu, es nevaru viņu, piemēram, ja es mājas apstākļos vai nezinu, atliek uz kaut kāda konta ceļojumam, nu visbiežāk atradīsies iemesls, ka tu to naudu sāksi vilkt ārā, nu ir visādi neparedzētie gadījumi. Un tas naudas uzkrājums, kas tev tiek uzkrāts ceļojumiem, viņš iztērējas citām lietām. Un šeit ir tā iespēja, ka tu viņu nevari citur iztērēt kā tikai savā ceļojumā. Un tieši tas bija tas, kas mani visvairāk uzrunāja šajā platformā, ka es beidzot atlieku tiešām naudu ceļojumam, nevis, ka es izdomāšu, ai man tagad, nezinu, saplīsa zābaki, man vajag jaunas zābaks, vai mašīnai riepas jānomaina, man jāpaņem riepām nauda. Nu, es domāju, jūs sapratāt to manu tā kā ideja par to, ka šeit tikai un vienīgi ceļojumiem šī nauda aiziet un nekam citam. Tad ir Life Experience, kas ir komplektēti. Arī bišķīt rādīšu ieskatu vēlāk. Ļoti organizēti kompānijas ceļojumi. Dažādu veidu, gan ar iekļautām ekskursijām, gan tikai all-inclusive, gan ir tādi, kuri, piemēram, viesnīca un brokastis un pārējās dienas daļas tev ir ceļo pa to pilsētu vai, nu, dari, ko tu pats vēlies. Tajā mēs arī ieskatīsimies. Un vēl pie šīs te platformas ir iespēja pievienot 5 ceļotājus, kas arī var izmantot šo te platformu. Viņi netiks pie jūsu lojalitātes punktiem un viņiem nebūs iespēja doties šajos Life Experiences. Bet viņi varēs norezervēt viesnīcas transferus, aktivitātes, jebko, kruīzus, kas te vien ir piedāvājumā. Un jūs no viņu rezervācijas jūs saņemsiet cashback, ko jūs savukārt pēc tam varat tērēt saviem ceļojumiem. Kompānija darbojas kā tur operators, kas arī ir ļoti svarīgi. Tāpēc viņiem ir iespēja
rezervēt viesnīcas, kā ir šajos Life Experience gadījumos, ka viņi vienkārši šobrīd jau sāk rezervēt visu viesnīcu priekš šī Life Experience, un tad uz to viesnīcu tajā laikā dodas tikai šī kluba biedri, un tur nav neviens cits, teiksim, no malas. Un mums ir ļoti laba atsauksme Trustpilotā. Viena no augstākajām, gandrīz 5 zvaigznes, 4,8 mums ir. Klientu atbalsts ir vienkārši fantastisks. Es pati viņus ļoti bieži trobelēju ar visādiem jautājumiem. Un tik atsaucīgi, kas man visvairāk patīk, ka tur runā cilvēki nevis, kā tagad visiem ir boti, kas atbild pārsvarā, ka tu pat nevari normāli dabūt to jautājumu ārā, un tu pat nevari tikt pie dzīva cilvēka. Nezinu, cik daudz tev jāatbilst tiem jautājumiem, kamēr tu sasniedz kaut kādu dzīvu cilvēku. Šajā gadījumā, jā, mums sākumā tas bots uztaisa tā kā kartiņu, ka es esmu rakstījusi, interesējusies par to tēmu, un tad diezgan ātri e-pastā man ir jau atbilde, kur man ir tiešais kontakts ar cilvēku, un tas man ļoti, ļoti patīk. Te ir tas Life Experience kompānijas rīkotais. Uz šo te bija Agrita. Tas notika nesen, pirms nedēļas, no 5. līdz 9. novembrim, tas jau bija. Bet te es gribu pastāstīt to būtību par tiem lojalitātes punktiem. Life Experience pats par sevi izmaksā $449. Arī viss šajā platformā mēs varam nomainīt valūtas, bet tā pamatvalūta ir dolārs. Tā kā, piemēram, Life Experience, tā kā viņi mums parāda tos jaunos Life Experience, tas viss ir dolāros, jo tā ir starptautiska valūta. Tātad šeit ceļojums izmaksā $449, bet mums ir iespēja noņemt $250 nost. Līdz ar to tas ceļojums izmaksā 200, cik tur sanāk? $99, man viņš bija €164. Jā. Lūk, un viesnīca... Agrita, varbūt tu vari pastāstīt, kāds bija šis. Es skatos tagad tās bildītes apakšā, tas tuvu nestāv tai patiesībai, kāda tur realitātei. Mēs iegājām tajā viesnīcā, mums bija tāds wow efekts. Mēs atvērām istabiņai durvis. Agnete jau bļauj, es domāju, kas tur ir? Izrādās tāds burvīgais skats pa logu ārā. Vienkārši tā jūra, klintis. Burtiski mēs esam paši pie pašas jūras. Vienkārši fantastiski. Tas viss. Tā viesnīca vienkārši bija burvīga. Pasakaini. Jā, tas bija, kas bija saistīts ar tieši to viesnīcu. Man tagad ir liekais svars, tāpēc, ka tur ir all inclusive un pārēšanās, un visu gribās nogaršot. Un tur mēs arī devāmies paši savās ekskursijās, tāpēc, ka šis Life Experience bija bez organizētajām ekskursijām. Šeit mēs paši organizējām. Bet tas arī ir forši, tāpēc, ka arī ir tāda Life Experience vajadzīga, kur tev ir brīvība, kur tu vari pats izvēlēties. Varbūt tu kaut ko citu gribi, nevis ko kompānija tev tur izvēlēsies. Kā kuram, jā? Bet pats par sevi vienkārši superīgs Life Experience. Un mēs jau drīz dodamies nākošajos. Padalīšos ar tādu Life Experience, kas mani drausmīgi uzrunā, bet es vēl joprojām nezinu, vai mēs aizbrauksim ar ģimeni tur vai nē. Tātad tas ir Portugālē, saucās Waves and Wheels, kur ir iekļauts halfboard, ir gan brokastis, gan vakariņas. Tas ir tāpēc, ka pa dienu mums ir vienu dienu sērfošana, visu dienu ir sērfošana, kur tev ir viss inventārs, viss sērfdēles, tev ir instruktors, vestas, viss, kas nepieciešams, tev viss ir iekļauts cenā. Nākošajā dienā ir ar riteņiem dodamies pa pilsētu un gar piekrasti, kur arī ir viss tev ritenis ir nodrošināts, tev nav pašam jādomā, jāmeklē tas viss. Un 3. dienā vai 4. tā jau sanāk 3. 1. dienā nekas nav, mēs tikai ierodamies un aprodam ar to apkārtni. Un 4. dienā ir jogas klase 50 minūtes, kas arī man liekas ir ļoti, ļoti forši izplānots ceļojums, ko es varbūt, ja es pati dotos par sevi, es nekad tādu neizdomātu visai dienai. Es varbūt paņemtu, noīrētu mašīnu un vienkārši pabraukātu gar piekrasti. Es šaubos, ka es paņemtu riteni, piemēram, ja es pati par sevi. Bet šajā kompānijā, ka tas viss ir jau izplānots, man liekas, ļoti, ļoti forši. Un te ir tā iespēja arī, kad maksā €774. Redzat, te man ir uzlikta eiro valūta. Un ir iespēja $300 noņemt nost. Tātad no personas tas ceļojums izmaksā €505. Bet vai tas ir daudz, ja mums ir
man liekas, 4 zvaigžņu viesnīca šitā ir, vai pat 5, es neatceros īsti. Ja mums ir iekļauts gan brokastis, gan vakariņas, mums ir sērfošana iekļauta ar visu inventāru, mums ir braukšana ar riteni pa pilsētu, arī ar gidu un vēl jogas sesija, un tas ir viss Portugālē. Nu, man personīgi tie 505 eiro liekas, ka tā ir maza summa par šādu ceļojumu. Bet, protams, mēs katrs pats domājam, kas mums ir tuvāks. Tālāk. Katra ekskursija jau par sevi ir dārga. Tālāk, ko es esmu tiešām nopirkusi uz doto brīdi, tā ir Zanzibāra, kas būs martā. Te arī ir tā cena par personu 1205 eiro, bet man bija iespēja noņemt $750 nost. Te ir ļoti tāds ar to eiro un dolāru, un jums es pieļauju, tas būtu ar poundiem un dolāriem, kad ir tāds bišķīgi galvas mežģis. Bet te ir tas apstiprinājums, ko es gribēju arī parādīt ļoti, jo es šo ceļojumu apmaksāju ar kriptovalūtu, kas arī mums ir iespēja, ka mēs varam šajā platformā norēķināties ar kriptovalūtu. Mēs varam arī savus ienākumus ņemt ārā vai nu kriptovalūtā, vai, protams, uz kartes skaitīt. Ir arī pašai kompānijai sava karta. Manuprāt, tā ir tādiem cilvēkiem, kas interesējās par šo te tirgu, arī milzīgs pluss. Jo te viss, es pirmo reizi pati mēģināju, man bija bail arī, ka kaut kas noies greizi, jo tomēr 550 eiro nav maza nauda, bet viss bija kārtībā un man atnāca apstiprinājums. Un tagad es to varu arī parādīt jums, ka ir arī iespēja norēķināties ar kripto. Mazums jums ir kādi draugi ļoti aktīvi kriptovalūtu turētāji un treidotāji, un tas ir principā viņu ienākuma avots varbūt. Tā, un pēc 12 mēnešiem šos te lojalitātes punktus 100% vērtībā mēs varam iztērēt uz life experience, bet ne jau uz cilvēku, tas jau ir uz istabu. Piemēram, ja man ir, mēs ar vīru esam 2 pieaugušie, man ir 6 un 8 gadi jauni bērni, tad visticamāk es varēšu arī ņemt tos savus 2 bērnus līdzi. Bet tā kā es pieminēju, ka mums ir ļoti atsaucīgs mūsu klientu servis, visu viņiem es jautāju, prasu arī par to Portugāles ceļojumu. Es jautāju, vai es varu ņemt 2 bērnus līdzi. Viņi teica, var ņemt, bet par katru bērnu 250 jāpiemaksā. Nu, forši tie nav vismaz 500 eiro, kas jāpiemaksā. Un arī šeit es domāju, ka es noteikti varēšu ņemt bērnus līdzi. Tā, jā, un te ir par mākslīgo intelektu, ko es jums nodemonstrēšu, tā ka mēs iesim jau iekšā pašā lapā. To viņi tiešām taisa mega jaudīgu. Tagad Turcijā, ko viņi paziņoja, ka mēs viņu varēsim izmantot tā, ka, piemēram, mēs aizbraucam uz kaut kādu valsti, mēs gribam norezervēt restorānā, piemēram, galdiņu. Mums nebūs jāmeklē tā restorāna numurs, mēs vienkārši pajautāsim savam mākslīgajam intelektam. Mēs šovakar vēlamies tajā restorānā norezervēt galdiņu, un viņš mums uztaisīs šis te AI, mums uztaisīs to rezervāciju. Vai, piemēram, gribam taksi izsaukt uz to pašu restorānu. Mēs atkal sakam savam AI rīkam, mums vajag no tās viesnīcas uz to vietu taksi. Droši vien varēs arī pateikt apmēram kādu summu, tā kā lai iekļaujās. Un viņš mums atsūtīs šo te taksi. Man liekas, viņi ļoti, ļoti attīstā AI rīku tieši. Tā tad visiem droši vien ir, kā tad es te varu ienākt. Ir tā tad, tā kā es teicu, tas darbojas ar membership plānu, tā es to varētu teikt. Protams, ir kaut kas jāsamaksā. Tāpat vien jau netiksi pie šādām atlaidēm. Tātad pirmā ieejas karte mums ir $20 mēnesī. Jums ir pieejams viesnīcas, kurorti, lidojumi, mašīnu noma, transferi un aktivitātes. Jums neuzkrājās lojalitātes punkti un nav tik lielas atlaides viesnīcām, kā ir, piemēram, turbopakai, ko es runāšu tālāk. Šī ir tāda, principā ieskatam, tas tāds pamēģinājums. Un tad ir šīs te 2 lielās pakas, kur mums krājās jau lojalitātes punkti. Un te ir salīdzinājums, ir 2 kartes, ir Elite un Elite Turbo. Katrai ir atšķirīga cena, bet izdevīgāka ir lielā, jo mums uzreiz atnāk atpakaļ 490 lojalitātes punkti. Sanāk, ka mēs esam savu ieguldījumu lapā
šajai platformai $99 uztaisījuši. Un tad, kad mēs katru mēnesi $120 maksājam, vai tā kā manā gadījumā es to nedaru pati vairs, kompānija par to, ka es stāstu, runāju, dalos ar saviem draugiem, paziņām un vēl kuram interesē, tātad es jau šo dabūju kā savu atalgojumu. Kāpēc saku, ka šī Elite Turbo ir vislabākā paka? Jo katru mēnesi iemaksājot 120, mēs dabūjam 240. Tas sanāk, mēs dubultā dabūjam atpakaļ lojalitātes punktos. Mēs jau esam uzvarētāji, mēs principā šitos 99 jau esam 2. mēnesī dabūjuši atpakaļ. Un mēs to visu tērējam uz saviem ceļojumiem. Kāpēc es vēl saku, ka šī pati ir labākā? Jo es pati šobrīd saskāros ar to, kad norezervējot uz Zanzibāru un vēl uz Tunisiju, es rezervēšu ceļojumu. Man vairs nepaliek lojalitātes punkti manam pēc 12 mēnešiem, ka es varu paņemt par 100% šo te life experience. Tas nozīmē, ka uz doto brīdi manam profilam ir elites paka, bet es noteikti pāriešu ar jauno gadu uz turbo. Tikai tāpēc, lai es vēl aprīlī dabūtu šos 100%, ka es varu vēl aizbraukt ar ģimeni jau uz istabiņu braucienā. Tā. Par šo kaut kādi jautājumi varbūt ir. Daudziem tas liekas mulsinoši. Bet es neredzu tur neko mulsinošu, ja tu vēlies ceļot, un tu vēlies ceļot ar tādām atlaidēm, kādas mums piedāvā. Man baigi mulsinoši neliekās, īstenībā baigi interesanti, un arī baigi labi stāstīt, baigi daudz, ko saprast, ir patiesībā pat interesi paskatīties polkšķierēt, kas tur vēl ir tā, baigi forši īstenībā, man nezināja neko tādu. Tur jau tā lieta, ka nezināja, tāpēc, ka mēs neesam Bookings, kas ļoti daudz mētājas ar reklāmām visos tīklos. Mēs esam cilvēki, kuriem patīk runāt un stāstīt vienam otram un draudzēties. Tālāk. Nu jā, tā tad mums visiem ir viens sapnis. Vismaz man ir noteikti sapnis ceļot. Es ceru, ka arī jums ir sapnis ceļot. Un ir divas iespējas. Varbūt vienkārši kluba dalībnieks neko nedarīt, vai arī par tiem $20 abonēt platformu un viņa tev dod tās atlaides, bet es tiešām nezinu, es neesmu saskārusies ar šo te $20 paku, es nezinu, cik liels atlaides tur piedāvā. Vai mēs varam būt ienākot ar šīm te vienu no šīm te pēc izvēles? Mēs varam būt arī vienkārši ceļotāji un krāt lojalitātes punktus, vai mēs jau varam būt vēstnieki, tā kā to daru es. Ceļo bez maksas un pelni. Protams, tas nenotiek tā, ka hops tagad es iestājos un visas vairs neko nemaksāju. Nu, tā nenotiek. Kā jau jebkurā biznesā, jūs jau paši redzat, ko es daru, es jums stāstu, vai ne? Tas ir tikai normāli, ka ja mēs vēlamies dabūt kādus klientus, mums ir jārunā, mums ir jāreklamē, nu, un, protams, ir jādabū arī kāds pirkums, un tikai tad mēs kaut ko varam gaidīt atlīdzībā. Es neiešu cauri visiem šiem te atlīdzības veidiem, es vienkārši pateikšu, ka pavisam kopā ir 9. Viņi ir ļoti labi, ļoti labi pārdomāti, izstrādāti, ļoti, kā lai pasaka. Nu, man pašai citreiz ir šoks, ka es saņemu ēpastu un man rāda, man ir ieskaitīta komisija tur, un es nesaprotu, par ko viņa man ir ieskaitīta. Un tas ir tas labākais brīdis, kad tu šeit sāc reklamēt un stāstīt, un cilvēks pievienojas. Tev vienkārši atnāk kaut kāds bonus, par to mēs varam runāt jau atsevišķi, ja kādam interesē. Šeit es šodien to visu nestāstīšu. Galvenā tā doma, te mums ir iespēja nemaksāt tos lojalitātes punktus un papildus jau pelnīt. Tā. Jā, kļūst par mūsu partneru un saņem gatavu biznesu. Mums tā tad ir back office, ko var redzēt šeit stūrītī. Tas jau ir vairāk biznesam. Ja tu nāksi vienkārši kā ceļotājs, tev visticamāk šis te neinteresē. Ja tu nāc kā ceļotājs, tevi interesē Travel Advantage platforma. Telefonā ļoti ērta, arī datorā. Nezinu, man tiešām liekas ļoti ērti, viss ir saprotams un, ja arī kaut kas nav saprotams, tad mēs pajautājam mūsu klientu atbalsta centram. Vēl ko es aizmirsu pieminēt, mums šobrīd top arī villu piedāvājums, kur būs luxury villas, par ko arī ir daudzi ieinteresēti. Tā kā es arī ikdienā nedaudz ar kripto strādāju, man ir cilvēks, kurš ir ienācis klubā tikai šo te villu dēļ, jo viņš saka, viņiem kripto pasaulē ir satikšanās, kur viņi tur apspriež kaut kādus savus jaunumus vai ko.
viņi ņem tikai un vienīgi villas uz tām savām tikšanās reizēm. Tā kā tas arī ir ļoti interesants, kas būs pieejams, domāju, ka janvārī. Mums ir visādi materiāli, ja vēlas nākt un pelnīt, ir ļoti daudz materiāli. Ir arī soli pa solim, kas tev jādara, lai tu sāktu. Nu, nav tā, ka tu esi tagad ienācis un tevi iemet laivā un tu nezini, ko darīt. Tā nav. Mums ir ļoti labi izstrādāti gan mārketinga materiāli, gan apmācības materiāli. Varu pačukstēt, ka, piemēram, nākošais nedēļa pirmdien mums būs, tūlīt pēc 3 dienām jau. Mums būs kompānijai apmācības ar Ēriku Voru. Tie, kas zina, kas ir Ēriks Vors, tas ir lielākais tīkla mārketinga guru, teiksim tā, pie kā griežas ļoti daudz tieši tirzniecības pārstāvju, kas nodarbojas ar tirzniecību cilvēki. Nu jā, un sadarbības līgumi, tā kā viņi paši var slēgt visādus līgumus gan ar avio kompānijām, gan ar viesnīcām, nezinu, ar kruīzēm, jā, mums ir arī Life Experiences kruīzi, piemēram. Tā, kas man te ir tālāk vēl? Nu, te tāds galīgs nobeigums ir. Izej savus iesācēju apmācības, pievienojies komandai un sāc dalīties ar iespējām. Tas ir, es teikšu, tā ir oficiālā daļa, ko mēs šobrīd noslēdzām, un jūs varat padalīties, kā jums likās. Man likās ļoti interesanti, ļoti gribās tagad patiesībā pat atkārt paskatīties to mājaslapu, kas tur kā tur ir, un kaut kad noteikti būs arī kaut kas varbūt jāpamēģina, kaut kas jāpaskatās, kaut kur jāizlaiž. Kā citiem cilvēkiem vai citi kautrīgāki nevēlas atvērt mikrofonus? Vai troksnis apkārt varbūt? Es jau uzrakstīju tur, ko es domāju. Es īstenībā biju par Agritas, es biju klausījusies Agritas stāstu par tādiem ceļojumiem jau kādu laiku atpakaļ Instagramā vai Facebookā, es neatceros. Viņi arī piedāvā, es domāju, ko viņi tur tā stāst, un es nemaz nenoticēju. Vairākas reizītes, jā. Mēs šajā kompānijā īstenībā bijām jau pirms 5 gadiem, un jau tad pārbaudījām, ka viss strādā. Pandēmija, kad sākās, mēs pašas aizgājām, jo domājām, ka tagad ceļošana ir visā nostopēta, ka tagad visi dzīvos mājās, un mēs atgriezāmies tagad atpakaļ, un tas arī jau ir rādītājs, ka mēs atgriezāmies atpakaļ, mēs nekad neiet atpakaļ uz sliktu vietu. Nu jā. Un es tā domāju, tagad jau ir, ka viss piedāvā visu kaut ko, zelta kalnu sasolu, un es domāju, labi, ļoti jau skaisti, bet es patiešām nenoticēju, teikšu, kā ir. Jā, daudz neticēju. Jā, bet ko es arī aizmirstu pieminēt, mēs, kad bijām Turcijā, protams, mēs rezervējām caur mūsu platformu viesnīcu. Mūsu ietaupījums uz 4 meitenēm bija 700 eiro uz 4 naktīm. Nu, man liekas, tas ir milzīgs ietaupījums. Un tas nebija tikai mums, tas bija arī, protams, citiem kluba biedriem, kas rezervēja. Es ar vīru vasarā biju uz Helsinkiem, vienu nakti mums vajadzēja tur palikt. Mans ietaupījums bija, labi, nebija liels, viņš bija 26 eiro, bet tāpat tas ir daudz. Uz vienu nakti daudz. Jā. Tā kā arī šeit viss strādā, un zinat, kā pirmajās reizēs, protams, mums arī liekas, ja nu mēs aizbrauksim, mums tā viesnīca nebūs, un tad mēs pārbaudām. Un mēs pārbaudām, un viss ir kārtībā, nav nekādas problēmas. Tas pats ar to Life Experience. Pirms tiem 5 gadiem mēs bijām tepat Latvijā Jūrmalā Life Experience. Tas bija mans pirmais Life Experience. Un Agrita tagad bija Malagā ar manu māsu. Jā, un īstenībā nekādas rindas. Mēs aizgājām vienīgās. Tik laipna apkalpošana. Vienkārši viss ātri notiek, iedod atslēgas, vispār neko paprasīja pasi. Man liekas, ka pat es nezinu, vai vienam prasīja, vai abiem prasīja. Laikam abiem prasīja to pasi. Kaut ko viņi tur nokopēja, visi iedeva atslēgas, ejiet. Tā, labi, dosimies tālāk uz otro daļu, lai jūs arī redzat, kas tad tam lācītim ir patiesībā vēderā. Redzat? Nē. Tagad jā. Tagad redzat. Tātad šādi izskatās pati lapa. Mārtiņš ir mans vīrs. Viņam ir šī Elite Turbo paka, tāpēc arī es jums viņu rādīšu. Un viņam ir travel kredīti. Tā, šis te ir accounta kā daļa, kur parādās, cik es esmu kopējie ietaupījumi, cik man bijuši no šī konta.
travel kredīti, cik man ir, es neesmu viņus iztērējusi, un lojalitātes punkti, cik man ir uzkrāti, cik daudz man ir līdz tam, ka es varēšu 100% life experience paņemt pat travel kredītiem, ka man pašai vairs nebūs jāpiemaksā par to. Tā tad man ir 5. mēnesis, man vēl ir ko iet. Manā otrā kontā man aprīlī būs šie 12 mēneši. Un te, ja, piemēram, mums ir rezervācijas, tad rādās, ka te ir kaut kāda rezervācija. Man šobrīd nav nekādas rezervācijas ieplānotas, tikai martā Zanzibāra un Tunisija. Traveleri, ko es teicu, ka var pievienot 5 cilvēkus, kas arī ceļo. Tā kā vīram šis ir turbokons, viņš dabū viesnīcām vēl labākas cenas, un es vienkārši izmantoju šo te viņa kontu, lai viesnīcām es dabūtu labākas cenas vēl nekā tas elitu konts, jo tur atšķirās, to es arī parādīšu. Un tad man ir māsas meita pievienot, kur arī viņa negrib nākt klubā, viņa vienkārši grib izmantot lapu, kā viesnīcām, visam pārējiem, ko jūs te redzat. Tā, kas te mums ir tādi viesu taloni, ja kādam interesēs, īstenībā varu iedot viesu talonu. Kā viņš tieši darbojās, es jums nepateikšu, es neesmu viņā gājusi iekšā. Es šodien iegāju. Īstenībā, tur tiek klāt visam, izņemot life experience un izņemot kruīzus. Bet jāņem vērā, protams, to, ka cenu atšķirības būs milzīgas. Tur arī būs atlaides. Tur arī var jau rezervēt. Un arī dabūt ļoti, ļoti labas piedāvājumus, piemēram, viesnīcām vai nezinu, aktivitātēm. Aktivitātēm vispār ir fantastiskas cenas. Jā, bet labs tāds iepazīšanās variants. Tālāk, travel kredīti te ir par pirkumiem. Pastīšos, kas man te ir. Te arī rādīsies tas mans viens atceltais. Nē, te nerādās nekas, nezinu. Pie historija droši vien. Jā, kur ir tas, kur es teicu, ka mēs telefonu sūtījām, bet, viņu atcēla, jo viņi uzrakstīja, ka, diemžēl, tas telefons nav pieejams. Un te ir vispārējais rekur par to Turcijas viesnīcu. Mēs saņēmām 766 travel kredītus, 100 kredīti ir $1. Tātad šeit es esmu saņēmusi atpakaļ apmēram $7, tu bija šķīt vairāk. Kopējais uzkrājums man ir sanāk, pie rēķina no $20 man sanāk, ka ir travel kredītos uzkrājums. Tā, dosimies pie viesnīcām. Ko es skatos šobrīd, vislielākās atlaides ir tieši siltajās zemēs. Tā pati, piemēram, Londona vai mēs varam uzlikt Rīga. Pieejamas viesnīcas ir tiešām visās pasaules malās. Paņemsim to pašu Ziemassvētku laiku. Latvijā ir Ziemassvētku tirdziņš. Tad tas tāds aktīvākais ziemas laiks ir Rīgā, jo vispārējais ir vienkārši klusums. Šajā gadījumā, kad meklēju, man visu laiku likās, ka tas ir tāpēc, ka internets velkās vai tāpēc, ka ir Zooms, bet nē, tā nav. Šajā brīdī viņš iet cauri visām platformām un tieši atrod mums to labāko cenu. Tā kā sarēķina mums to labāko cenu, tāpēc viņš tik ilgi arī domā. Tā tad rekur ir Elizabetes 22, 41% ir savings, un te arī mēs varam uzlikt, vai viņš liek pēc procentiem, ka rāda procentus lielākos, vai viņš rāda mazāko summu uz lielāko summu, visādus tos ļoti daudz, ko jūs varat cenu, to range. Rekurs skatāmies ir Elite Savings rāda, tas ir tātad par to summu, kas ir 339 ir pirmā iemaksa, bet pēc tam katru mēnesi 120 vai nu maksājam, vai reklamējam un nemaksājam. Tātad Elite Savings ir 36, tā kā man šim kontam ir tā lielā paka nopirkta, man ir vēl papildus €4, un mēs varam vēl lojalitātes punktus noņemt nost. Tātad tas veido to kopējo €43 savingu, kas sanāk €63. Tad mēs tur ieejam Select Room, ko es jau atvēru šeit, un tad var izvēlēties noteikti kaut kur arī brokastis ir iekļautas. Varbūt šajā viesnīcā tieši nav. Te ir vēl lielākas cenas, var redzēt, un rekuritā par 63, un atpakaļ mēs saņemtu 81 travel kredītu, kas būtu nepilns $1. Par lidojumiem teikšu tā, ka pārsvarā es neteiktu, ka no Latvijas, es tieši skatos vienmēr no Latvijas.
plus mīnus viņi ir vienādi. Nav baigās atlaides šeit lidojumiem. Kanādā cilvēki ir rakstījuši, ka jā, viņi tur ietaupa $150. Nu, man šeit no Latvijas tā nav bijis. Tā kā pa lidojumiem es šobrīd nevaru. Agrita, cik tev bija ietaupījums? 3 eiro? Es Malagu pirku pa 43 mīnus 3 lojalitātes punktu. Man bija 40 eiro. Īsnībā pa 3 eiro mazāk nekā pašā Rainerī. Nu jā, bet tas bija tāpēc, ka tev bija lojalitātes punkts iespēja noņemt. Nu jā. Tā tad autonoma arī visu saliekam, kas nepieciešams, un tepat ir laiki un viss kaut kas. Nesu pati personīgi izmantojusi. Transferu mēs Turcijā gribējām izmantot, bet beigās arī mēs nokavējām, jo, nu, vajag tomēr laicīgāk, vismaz dienu iepriekš vajag šeit rezervēt. Nav tā, ka tu tur aizlido uz Turciju un tagad, es tagad norezervēšu. Tā gluži nevajadzētu darīt. Vajag tomēr iepriekš, bet viss bija normāli pieejams, cenas bija ļoti adekvātas. Mums bija par aktivitātēm tālāk iešu runāt, kā mums Turcijā izgāja ar aktivitātēm. Kruīzi arī nav mans, es nemīlu atrasties uz ūdens. Ja kāds mīl, var droši šeit iet un pētīt visu. Kluba biedri ir teikuši, ka ir ļoti izdevīgi, tā kā es tajā neorientējos, es nemācēšu teikt, cik izdevīgi tas viss ir. Šeit ir mūsu life experience uz dažādākajām vietām. Kur ir vienkārši life experience rakstīts, tur ir vai no all inclusive, vai tā kā es teicu, mēs varam pastīties. Nu, Meksika būs all inclusive. Vai vienkārši citur ir brokastis iekļautas, citur ir iekļautas brokastis vakariņas, citur ir tikai brokastis, tas viss šeit ir uzrakstīts. Vienīgais, kas ir obligāti jāzina, life experiences nav iekļauts lidojums, jo šeit lido uz tiem life experienciem no visas pasaules. Kompānija nespēja nodrošināt vienādas izmaksas lidojot, piemēram, jums no Londonas vai man no Latvijas uz to vietu vai nezinu, kādam no Ķīnas uz Meksiku, tas ir diezgan neiespējami. Bet ir opcija, ja mēs novācamies, piemēram, Latvijā vesela lidmašīna, viņi mums var lidmašīnu norganizēt. To gan viņi var izdarīt. Tā, tas ir Meksikas. Vienkārši iziesim cauri. Tad ir Malaizija, Deluxe ir ar ekskursijām. Visur var iet iekšā un tad rādās viss, kas ir ieplānots. Rekur ir diezgan daudz ieplānots tas, ko viņi darīs. Un bišķiņ zemāk arī ir pa katrai dienai apraksts. Aizbraucam pirmajā dienā, protams, nekādas ekskursijas nav, visi tikai iepazīstās ar to vidi. Otrajā dienā ir ekskursija, viss ir aprakstīts, ir visi transferi, visas autobusi, viss ir norganizēts. Ceturtā diena, viss ir cīki smalki aprakstīts, ko jūs tur darīsiet. Tādi ir tie life experience. Viņi mums iznāk katra mēneša otrdienā. Mums ir tāds lielais mēneša zvans ar šo te kompāniju, kur viņi izziņo dažādus jaunumus, kā viņiem iet ar visādiem upgradeiem un arī izziņo tātad šos te life experience. Es gribēju parādīt, kur, piemēram, ir uz Ziemassvētku tirdziņu, kur ir uz Labzemi. Jā, tāpat ir Zanzibāra. Jā, kruīzi, es gribēju kruīzi, arī mums ir pieejami life experiences. Un kruīziem saka, ja kāds ir dzirdējis, varbūt ir arī tādi inkruīzi. Un tur mums meitenes nāk no tās kompānijas un saka, bet kā? Es visu to laiku esmu tur bijis, un viņi saka, ka viņiem ir labākās cenas, un es atnāku šeit un es redzu, ka šeit ir vēl labāka cena. Tā kā, tirgus ir sīvs, konkurence vienmēr ir bijusi sīva. Tā arī mēs te strādājam. Life experience arī ir uz Šarmila šeit, piemēram. Reikjavika, Nīlas kruīzes, Džordānija. Viņi izvēlās ļoti daudz valstis, tā kā valstu diferencēšanu, jo, tā kā es teicu, šis ir vispasaules klubs un cilvēki ir no visas pasaules, no visādām malām un malu malām. Un tad vienkārši, lai visiem kaut kas tiktu, viņi taisa ļoti globālus šos te life experiences. Tālāk iepirkšanās mols. Es šodien neiešu viņā iekšā. Labi, es varu ātri atvērt ieskatam. Tur ir visādi sievietēm, vīriešiem, apavī, kreklī, kleitas, kurpes un somas un telefoni. Diezgan arī daudz plašs klāsts. Man jau internets pats par sevi rāda, ka man tur nav šodien jāiet. Gateways arī būs.
Nu, tā kā, piemēram, uzliksim Eiropu, lai jūs saprastu, ko mēs paņemsim. Anglija te nav. Re, kur ir Anglija. Nu, čekinu mēs paņemsim, piemēram, 17. Un tad te var uzlikt to flexibility, kādā dienu tajā rādījusā viņš skatīsies. Te ir iespēja ļoti daudz norakstīt lojalitātes punktus. Te, piemēram, 137, tas jau viena mēneša maksa ir. Neko arī nezinu baigi par Angliju. Kādās vietās tas atrodas, nav man ne jausmas, cik labi tie apartamenti vai dzīvokļi ir. Tur visur mēs ejam iekšā, ja tas viss interesē, tad ejam pētam, bet es to vienkārši šodien nevēlos darīt laika, lai jūs baigi neaizskavētu. Tā. Tad ir zemes transports, aktivitācijā, ko es teicu, mēs Turcijā tātad, mums pie viesnīcas ir, kā viņu nosaukt, kas piedāvā ekskursijas. Un tur mēs izdomājām pēkšņi, vai aizlaižam vakarā uz, viņiem saucās tāds dinner cruise, kas iet pa upi. Un mēs izdomājām, labi, ieejam tajā turismu, tajā mazajā tajā oficiņā, pajautājam. Tā sieviete saka, vispār jau 60 eiro no personas, bet, labi, es jums iedošu atlaidi 35. Un es tā izdomāju, vai es pastīšos, ko mums šeit piedāvā. Mums šeit izmetās $29. Viņa saka, labi, es jums pa 30 iedošu. Un tā mēs nokaulējām, jo es zināju, ka bija reāli kaut kāds 3 stundas palikušas līdz tam kruīzam. Es tā kā bišķi domāju, ka varbūt man neatbrauk šeit tas transports, bet tā beigās arī es te nemaz nevarēju norezervēt. Tāpēc, vajag vienkārši laicīgāk, vai dienu iepriekš bišķi laicīgāk tas jāizdara. Bet tāda bija man pieredze, ka es vienkārši uzslēdzu, kas var dabūt lētāk, un viņa man vēl iedeva lētāk to cenu. Es teicu, ir visādi apartamenti arī dažādās valstīs. Tikets ir sadarbība ar Ticketmasteru. Mēs varam šitien izvēlēties visādus koncertus visādās valstīs, vai basketbola spēles, vai rallija, vai vēl sazin kas. Arī nopērkam biļeti, un tad to biļetes numuru, ja es atceros pareizi, arī ir šajā lapā, kaut kur pie account viņš jāieliek. Tur visur ir instrukcijas, kā to darīt, un tad viņš tev atmet atpakaļ travel kredītus. Principā, cik es esmu dzirdējusi par kaut kādu koncertu vai sporta spēles biļeti, apmēram $15 tev travel kredītos atgriež atpakaļ. Tad ir flash deals, kas ir tādi pēdējā laika, kad reāli tev ir jābūt tūlīt gatavam, ja tu gribi un brauc. Šito es neesmu nekad izmantojusi, un es viņā arī baigi nekad neiedziļinos. Viņš nav gluži pēdējā minūte, viņš vienkārši ir ļoti izdevīgi piedāvājumi. Tur arī var ļoti daudz lojalitātes punktus salīdzinoši norakstīt, un vienkārši pats par sevi cenu ziņā ļoti izdevīgs. Es saku, ka šito sadaļu es neesmu viņu pētījusi, tāpēc es labāk nerunāšu par to, ko es neesmu pētījusi. Un tad ir tādi deklāba piedāvājumi, kur arī ir gan viesnīcas, gan mājas, apartamenti, ko mēs varētu paņemt. Es saku, te ļoti daudz aiziet laiks, kamēr tu visu to lapu izpēti un izēj viņai cauri. Te, piemēram, norakstās daudz lojalitātes punktu, 300 lojalitātes punkti tev norakstās, un te ir iespēja jau palikt vairākiem cilvēkiem. Tas nav tikai tev vienam, te uzreiz ir 2 cilvēkiem, piemēram. Šitas ir 2 cilvēkiem, citur parādās 4 cilvēkiem, citās vietās vēl ir 5 vai 6. Tā kā šitam vienkārši iet iekšā un pēta, un tiešām te var arī atrast ļoti labus, par labām cenām piedāvājumus. Šitas gan, man liekas, šobrīd, priekš manis ir pa dārgu. Es noteikti skatītos zem 1000, bet, kā jau teicu, tas viss ir laiks, un mēs paši zinām, ka te, kad mēs braucam ceļojumā, ne jau mēs ņemam pirmo, ko mēs ieraugam, mēs pētam, skatāmies. Pēdējā lieta, ko es jums parādīšu, ir mūsu AI aģents tātad. Uzliksim, ka mēs, piemēram, dodamies uz Londonu. Laika posmu to pašu, kas man tur bija decembris kaut kāds uzliksim 16 līdz 18. Uzliksim, ka es dodos ar partneri, un mans budžets ir
Uz 2 dienām es varētu arī low likt. Tā. Un te man iedod visādus, ko es varu izvēlēties, ko es tur vēlos apskatīties. Piemēram, man iepatikās watertours. Šito paņemsim, neesmu Anglijā nekad to. Kāds ir no jums tajo hop and hop busos bijis? Laikam neviens. Es patiesībā neesmu bijusi arī, un ir daudz foršāk vienkārši kājām izsteigāt nekā hopan. Bet kāpēc gan nevar pamēģināt? Repastīsimies. Tagad 5 mēs izvēlamies. Var izvēlēties vairāk, bet mazāk pa 5 gan viņš nedod izvēlēties. Un te viņš sataisa to tavu maršrutu pēc šī te, ko tu taisi izveidojis. Bet tā kā es teicu, viņi ļoti strādā pie šī te AI, un es domāju, ka tur drīzumā būs ļoti labas iespējas, kā mēs varam izmantot savu mākslīgā intelekta rīku, lai izveidot savu ceļojumu. Un te arī viņš piedāvās gan viesnīcas man par to low budžetu, gan kaut kādas lidmašīnas tur iespējas arī viņš piedāvās. Un rekur, piemēram, pirmajā dienā apskati to, un reku viņš pat uztaisa, cik tas apmēram maksā, bet viņš skatās, protams, no savējiem, kas viņam ir tajās aktivitātēs ielikts. Un tad ir, jums tak ir lielais panorāmas rats. Tas noteikti būtu jāapskatās. Es tik nezinu, pie kādas sadaļas viņš varētu būt. Pie izklaides, ne? Tālūk, viņš te pat teātri, jā, es uzliku kaut kādu arī. Šitādus te viņš sataisa tā kā ceļa maršrutus, ko tu varētu kurā dienā darīt. Un aptuvenās cenas parāda. Šajā brīdī viņš, protams, nenorezervē biļeti. Es domāju, viņi uztaisīs to AI rīku arī tādu, kad es uzspiežu, ot es gribu, un viņš man arī to biļeti tā kā norezervē. Uzspied uz to Londonu. Viņš aizmet, ka tu vari viņu nopirkt. Bet tu jau viņu var nopirkt šeit. Jā, tā viņu var nopirkt. Tālūk, darbojas apmēram šī te pati lapa. Tas ir tāds galīgi teikšu īsi ieskats, kas aizņem jau daudz laika. Mēs jau esam veselu stundu šeit. Tā kā es vairs jūs nemocīšu. Iepazīstinājusi es esmu. Kādi ir jūsu viedokļi? Kā jums vispār liekas šāda iespēja? Vai jums patīk, vai tas jums liekas kaut kas, nē, es labāk tur parasto izmantošu, un kāds ir jūsu secinājums par šo visu? Man ļoti patīk mākslīgā intelekta funkcija, tāpēc, ka es atceros, kad mēs bijām aizbraukuši uz Poliju, bija grūtības izplānot, kur braukt, kā braukt, jo īsti neko nezinu, un es jūtu, ka mēs būtu daudz vairāk ietaupījuši degvielas un naudu, zinot, kur mēs braucam, un ar to mākslīgo intelektu tas nenormāli atvieglo visu. Jā, tieši tā arī ir, ka tas ļoti atvieglo. Es vienkārši zinu, kā mēs savu Tenerifi plānojām. Es 3 mēnešus viņu plānoju, un tāpat mēs nedabūjām visu izbraukt, ko es biju saplānojusi. Citiem? Tā vienkārši 10 sekundēs izplāno, viss ir gatavs, baigi forši. Jā, un viņi ļoti strādā pie attīstības, un viņiem ir mērķis ļoti augsts. Viņiem mērķis ir pārsist booking, un es domāju, ar komandu, kas viņiem šobrīd ir savākusies, komandu viņi arī veido no mums, no cilvēkiem, kas mēs esam iekšā. Protams, ir jāsasniedz attiecīgs status, tā kā jāpievieno attiecīgi daudz cilvēku vai komanda jāizveido, bet jāstrādā cilvēki, kas ir vienkārši tā kā mēs, kuri vienkārši ir vairāk strādājuši, kuri varbūt dienā pasniedz 5 prezentācijas, nevis tā kā es nedēļā vienu, jā. Bet tā kā reāli cilvēki to visu arī iesaka, plāno, un es domāju, viņi tiešām tiks ļoti, ļoti augstu. Un es šoreiz netaisos iet no šejienes projām. Es to izdarīju pirms 5 gadiem, un tagad es to tiešām vairs nedarīšu. Tā. Es vēlējos pajautāt, man ļoti, ļoti vispār tas ieinteresē, tas ir viens. Tas jums, kā lai pasaka, piemēram, tas jums ir tā kā arī darbiņš? Jā. Vai, ja Man tas ir pamatdarbs šobrīd, un tieši pateicoties tam, es varu šobrīd atrasties Eģiptē ziemot. Es tieši gribēju jautāt, vai tas ir darbs vai pamatdarbs, vai tas tiek apvienots ar darbu, un tas ir vēl tā kā papildus Tas ir pēc izvēles.
Man tas ir apvienojums. Es te, kad atnācu atpakaļ, es Agritai teicu, es tikai ceļošu, es nevienu neaicināšu. Bet saprotu, ka tev vispār, tu aizbrauc kaut kādā ceļojumā, tāpat es aizbraucu Somijas viesnīcu norezervēju. Nu kā es varu nepateikt, kad es tur to viesnīcu lētāk norezervēju? Man jau pilnīgi tā sirdī iedūrās no tādiem ceļojumiem. Jā, un te jau vēl ir vēl viens ļoti liels pluss. Mēs šeit ļoti daudz strādājam pie izaugsmes. Ļoti daudz. Tāpēc, ka tas jau ir pamats, ja mēs gribam kaut ko savā dzīvē mainīt, tad mums ir vispirms jāstrādā pašiem ar sevi. Un šeit mēs ļoti daudz pie tā. Ļoti, ļoti daudz. Ja tu kādreiz nekad dzīvē neesi nodarbojies, piemēram, ar biznesu, jā, tikai esi strādājis algotu darbu, tad, protams, ka tev ir arī kaut kādām zināšanām jābūt, ne tikai zināšanām, bet arī pieredzēji. Un tajā pieredzē, kā reiz dalās tie, kas jau to ceļu ir nogājuši. Un tur ir tas foršais, ko jau Sandija teica, tu neesi viens. Tu visu laiku esi kopā ar komandu, tu visu laiku esi kopā sasaistīts, mēs visi kopā strādājam. Nav pa vienam vispār. Nu, pa vienam tas, kad, tagad Sandija viena pat arī novadīja prezentāciju, jā, bet pa lielam mēs visi kopā esam sasaistīti un arī tas, kad, ja pievienojas jauns cilvēks, kurš ir tiešām šeit arī pelnīt kaut kādus rezultātus sasniegt, viņš nevienā brīdī nav viens pats. Un viņam pat sākumā neļauj vienam pašam vispār neko neprezentēt, nerunāt. Tu vienkārši, ja tev ir kāds cilvēks, kas ir ieinteresēts, tu nāc runā, tā kā ar to, kas zem kura tu parakstījies, un tas cilvēks stāsta tam otram, jo es saku, es vēl tagad, pēc cik es esmu no aprīļa iekšā, nav tā, ka es baigi brīvi runāt un es varētu visu pastāstīt. Tāpēc, man ir atbalsta persona ienākusi iekšā Agrita, kas man palīdz, ja es kaut ko nemāku pastāstīt. Un tā mēs arī visu laiku strādājam. Mēs strādājam komandā. Nevienu brīdi mēs neesam vieni paši. Tas ir arī tāds milzīgs, manuprāt, pluss. Jo, cik daudz ir tādi biznesi tīkla mārketingā, kur tev pašam ir jāmaļās. Tev nav tas atbalsts. Pats domā, kā tu to produktu notirgosi. Tas ir tāds mans viedoklis. Kur nevēl foršāk, ja vēl komandai ir vecāki. Ļoti. Man ir prieks, ka kādu tas ir uzrunājis. Protams, es pilnībā saprotu, ka ne visiem šī iespēja, kā tagad ir tāds moderns vārds, rezonē. Jā, vismaz man latviski viņš ir tagad tā ienācis, viņš agrāk tāds nebija mums. Un, jā, ne jau arī man viss, ko citi cilvēki stāst, ne jau arī man tas patīk. Un man ir prieks, ka kādam vismaz šī ideja patīk. Un es ceru, ka kādreiz dzīvē jūs arī to izmantosiet. Paldies visiem. Man liekas, ir diezgan daudz laiks mums jau pagājis. Un tiešām liels prieks, ka kādam arī šis patika, ko es stāstīju. Un droši, ja kādam interesē uzzināt vairāk vai vēlreiz šo pašu savādākā veidā noklausīties, droši var rakstīt. Ja kas skatīsies atkārtojumā un jau jūs uzrunā Sandija, tad noteikti sazinieties. Viņu gan Instagramā var atrast, gan arī Facebookā, vai ne? Sandija, to arī Facebookā. Jā, tā kā tieši tā arī atradīsiet. Un izmantojiet šo iespēju. Kaut vai sākumā izmantojot to startiņu, ja, ka vienkārši iegādāties kādu viesnīcu vai tur ir jums tie arī kaut kādi kodi, ko jūs teicāt, piedāvājat. Jā, ir tie viesu taloni, kurus var ieskatam pastīties. Tieši tā. Super, paldies tiešām par šo vakaru, bija ļoti, ļoti interesanti. Kā jau teicu, es pati ļoti mīlu ceļot vispār. Man šis ir ļoti tāds aktuāls un tuvs temats. Tas ir, man liekas, sapnis, jebkura cilvēka sapnis ir ceļošana. Tāpēc te arī diezgan viegli veidot tās komandas, tāpēc, ka tas jau ir tas, kas cilvēkiem, tas, kas ir vajadzīgs, tas, ko viņi meklē. Jā, un ja mēs skatāmies vēl pa zemākām cenām nekā citur, tā vispār forši. Jā, tik tiešām, jā. Atpūta arī ir viena no vissvarīgākajām sastāvdaļām dzīvē, vai ne? Mēs vienmēr visi tiecamies pēc labi pastrādātas nedēļas vai pēc mēnešiem. Mēs vienmēr meklējam iespēju arī kaut kur paceļot un atpūsties.
Jā, lai jums super jauks vakars, lai foršas brīvdienas un, jā, visu labu, jā, visiem. Jā, Tā visiem.